Mēs stāstām par to, kas svarīgs šodien un katru dienu. Santa.lv. Klausies raidījumu Sieviete pārmaiņu laikmetā, izaicinājumi un iespējas. Sveicināti! Man sauc Ilze Vītola Grūzīte, un šis, ko jūs klausāties, ir žurnāla Iela podcasts. Man šodienas sarunas partneri ir fitnes treneri. Labdien, Zanda Zariņa Rešetina. Zanda, sveika! Mēs esam pazīstams, mēs sarunā būsim uz tu un runāsim par to, droši vien, ko darīt tad, kad visu ziemu ir dzīvots ar domām par veselīgo dzīvesveidu, bet patiesībā baltie milti ir bijis diezgan liels draugs. Un tad pienāk pavasaris, un cilvēks paskatās spogulī un redz sekas. Es tev saku paldies, ka tu esi šodien. To tiešām, kā es teicu, man ir prieks, ka tu esi atbraukus atkal runāt ar Ievas auditoriju. Un, ja mēs skatāmies tiešām uz to, ka pienāk pavasaris, tu paskaties, ne tu, bet kāds paskatās spogulī un saka, es gribu kaut ko darīt. Gribās to beach body. Ir par vēlu, jau maija beigās. Vai vēl var kaut ko pagūt, saglābt? Man gan gribētos, kad mēs atmetam to domu par beach body vai par koncentrēšanos uz kaut kādu konkrētu skaitli, ko mēs gribam ieraudzīt uz svariem, bet vairāk padomātu par to un fokusētos uz to, nevis kā mēs izskatāmies savā ķermenī, bet kā mēs jūtamies savā ķermenī. Ja? Ir tīpaši, ja runa ir par sievietēm mūsu vecumā, kas ir 40+, tad bieži vien šie te sabiedrības sociālo mediju uzliktie standarti šo te beach bodyju ir pārņēmuši mūs, un arī kāda uz šo vasaru sasniedz to savu ideālo formu, tad tā mana pieredze rāda to, ka vasaras sākumā, ja mēs esam tuvu tam savam beach body, tad pavasarī mēs atkal palaižamies un mēs neko nedaram. Un ir terases, un ir vīns, un ir aperols un dažādas šīs te vasaras izklaides. Un tad jau pat netuvojoties vasaras beigām, jau tas beach bodys ir pazudis. Un bieži vien šis te skaitlis mistiskais uz svariem, pēc kā mēs tiecamies, tās blaknes ir, mums nav enerģijas, mēs nejūtamies labi, mēs esam visu laiku uzvilktas, tāpēc tas mans ieteikums ir tomēr vairāk koncentrēties uz to, kā mēs jūtamies, nevis uz to, kā mēs izskatāmies. Protams, šeit neiet runa par izteiktu virssvaru, bet ja ir šie te pāris liekie kilogrami, pieņemiet to, iemīliet to savu ķermeni un tai pašā laikā, protams, domājam, ko mēs ēdam, kā mēs ēdam, kad mēs ēdam, un arī šīs te fiziskās aktivitātes, ka tās nav tikai tādas kampaņveidīgas vai, teiksim, tas lielais pirmais bums ir janvāris, jaunā gada apņemšanās, un tad kāda daļa atkrīt, kāda paliek, tad nākamais vilnis ir marts, aprīlis, kad tuvojas tā vasaras sezona. Nepieiet tam kampaņveidīgi. Es tev pilnīgi piekrītu par to, bet interesanti ir tas, ka tu saki, vasarā mēs vairāk, es lietošu šo vārdu, uzēdamies, jo mēs tā sakam, mēs tiešām uzēdamies laikam pa vasaru, lai gan tas ir baigais paradoks, jo varētu būt tā, ka ir tik daudz dārzeņu, augļu, ogas, tu varētu sportot, un ko tik nedarīt, un veselīgi dzīvot, un sauc tās kārības un kaislības, viņas, tev vilina burtiski. Tur ir kaut kāds skaidrojums, kāpēc tā ir. Tāpēc, ka tā pieeja, mans skaidrojums un arī tā man pieredze tam, ka tas, kad šīs te šie te ieradumi, ir tādi kampaņveidīgi, tad, kad šis te uzturs fiziskās aktivitātes jau kļūst par tādu ikdienu, tad arī, teiksim, to svaru ilgtermiņā ir daudz vienkāršāk noturēt, jo, redz, mums ir no punkta A līdz punktam B bijusi šī te, sauksim, diēta, mēs gatavojamies vasarai, un tad mēs sasniedzam vai nesasniedzam, kāds varbūt atmeta roku un nav vērts un turpina dzīvot tā, kā viņš ir dzīvojis, un kāds atkal ir sasniedzis, un tagad var priecāties, jo šie te ieradumi nav iegājušies kā ieradumi. Ja? Man ļoti patīk tas, ka tu saki, ka svarīgāk ir tas, kā mēs jūtamies, nekā tas, ko mums rāda ciparu svariem. Jo tikpat labi tie svari var rādīt nosacīt mazu cipariņu un tur izskatīties
neveselīgi, ļoti neveselīgi, un tas arī nāk ar, svaru zaudēt laikam nevienmēr ir tas grūtākais, man liekas, to veselīgo sevi noturēt ir daudz grūtāk. Jā, tīpaši 40+, vairāk tieši nevis uz svaru kā tādu, bet vairāk uz ķermeņa kompozīciju. Jo tauki ir relatīvi vieglāki par muskuļiem, bet viņi aizņem daudz vairāk mūsu ķermeņa aprišu, un tādā ziņā kilograms muskuļi ir tādā dūris lielumā, kilograms tauku ir tāds normāls blāķīts, jā, tāpēc vairāk to fokus tomēr uz to, kā šis ķermenis nevis izskatās uz svariem, bet vizuāli izskatās. Ja? Bet šeit atkal jāsaka tas, ka bez tādām apzinātām izvēlēm tieši, kas attiecas uz kustībām, uz fiziskajām aktivitātēm, mēs nepanāksim šo te ķermeņa kompozīcijas maiņu. Ja? Notievēt mēs diezgan elementāri varam sakārtojot savu uzturu, bet mainīt šo te ķermeņa kompozīciju, ja, šeit mums būs nepieciešami ņemt palīgā tieši, es teiktu, spēka treniņus. Jā, un tas ir tas, man liekas, no kā sievietes visvairāk baidās, viņas dzird spēka treniņu un domā, man izaugs liela rasta muskuļi, un kaut tā būtu, ka tev 45+ tie muskuļi tik ļoti augtu, vai ne? Bet ir kaut kāds tomēr risks, jo tas, ko es dažkārt novēroju attiecībā uz kādām sievietēm, ka tiešām sākot trenēties, viņi kļūst lielāki un tie muskuļi kļūst lielāki, un tad tu domā, es tā negribu izskatīties. Kā ir ar to? Es gan tā neteiktu, jo nē, sievietes, ir tīpaši 40, 45 un vecākām. Principā mēs jau sākām muskuļu masu zaudēt pēc 30 gadiem. Jā, viņi pakāpeniski samazinās, ja mēs neko apzināti nedarām. Savukārt perimenopauzes un jau iestājoties menopauzes vecumam, šis te process daudz straujāks kļūst. Tāpēc šim te mūsu muskuļiem ir nepieciešams stimuls, lai ne tikai mēs viņus palielinātu, bet patiesībā spētu noturēt to, kas mums ir. Sievietes, kuras varbūt uzsākot trenēties, izskatās tādas masīvākas. Es pieļauju, šeit ir tas, protams, mūsu ķermenim ir šis te tauku slānis, un ja tur apakšā aug muskulis, tad attiecīgi būs sievietes, kas varbūt izskatīsies tādas masīvākas, bet manā praksē pieredzē nav, es nezinu, neviena sieviete, kur tiešām strauji, tiešām uzaudzētu tādu muskuļu masu un kļūtu par tādu mazu vīrietīti, tāds mazais Švarcnegers. Tur ir arī ļoti iesaistīta tieši hormonālā sistēma. Protams, ir sievietes, kurām ir ļoti rēti, bet ir izteikti šis te androgēno hormonu, vīrišķo hormonu pārsvars, kas arī bišķiņ tā kā palīdz to muskuļu masu veidot. Bet nē, es gribu tiešām nomierināt sievietes, ka tas nav tik vienkārši, ļoti labi. Kļūt par tādiem muskuļu kalniem, un piedalīties kultūristu sacensībās noteikti nē. Ok, un te mēs nonākam pie tā jautājuma, ko jau es tev kādreiz esmu vaicājusi. Ja sieviete ļoti grib sportot, teiksim, viņa tiešām grib, un tad viņa ir gatava darīt jebko, un ir viena baila, kas satur, ka es neko tie trenažēri zālē nesapratīšu, nemācēšu, un ko lai es daru. Un plus viss noteikti skatīsies, kā es izskatos, un ko es te tāda atnākusi, kas neko nezinu. Kā pārvarēt tās bailes? Kas ir tavs ieteikums? Ar ko vispār sākt, un kā mainīt to savu domāšanu arī attiecībā uz šo jautājumu? Pirmkārt, koncentrēties uz sevi. Jo, ticiet man, lielākā daļa cilvēku, kas nāk uz sporta zāli, koncentrējās uz sevi, viņi vairāk skatās uz sevi, varbūt kā viņi paši izskatās spogulī, bet diezgan, vismaz manā pieredzē, manā sporta klubā, kuras strādāju, es neesmu novērojis, ka kāda baig pētīt, ka kāds jauniņais ienāc zālē un tur rādīt ar pirkstu, ko tā tur dara, neko nesaprot. Es pietos, bet vienmēr ir tās smukās fitness meitenes, kurām tu gribi līdzināties tajā zālē un īsajos topiņos un apspīlētos legingos, un es pilnīgi varu iedomāties, ka tā sieviete aiziet, un viņa domā, bet es tā neizskatos. Man tā nebūs. Tā ir viena no lielākajām kļūdām sevi salīdzināt ar kādu citu, jo tu nezini, kāda tā sieviete,
tas varbūt ir viņas jau kaut kāds vidusposms, vai tu nezini, kāda viņa izties pirms gada vai pirms 2, kad viņa sāka nākt, jā. Un šis ir tas viņas ceļš, kur viņa ir nonākusi tik tālu, ka viņa var iet tai īsajā topiņā, bet varbūt pirms gada viņa nāca tikpat nobijusies uz zāli un nepārliecinātā, bet tas viss ir mainījies, tāpēc vienīgais cilvēks, ar ko sevi salīdzināt, esi tu pati, jā, kāda tu biji vakar, un iespējams pēc gada tu sevi pastīsies jau daudz ar lielāku pašpārliecinātību un sev uzsitīs pa plecu un paslavēs, ka tu tik tām bailēm, tai nedrošībai pāri un ienāc tajā zālē. Un runājot par to, kā sākt, ja tu nezini, sporta klubos ir ļoti plaša grupu nodarbību klāsts, kas ir ne tikai lēkāšanas, tur hīti un tādas intensīvās nodarbības, bet arvien vairāk, par cik šie spēka treniņi kļūst tikai populāri, bet par viņiem vairāk tiek runāts un tieši arī par sievietēm. Jā, sievietes iedrošināt uz spēka treniņiem arī ļoti mazu cilvēku grupu nodarbības, kas ir tiešām kā tāda spēka treniņu ABC, kas domātas šādiem cilvēkiem, kas spēr savus pirmos soļus sporta klubā un ar mērķi iemācīties pareizi vingrot, pareizi veikt šos te spēka treniņus. Tad, protams, ir iespēja arī pieteikties pie trenera uz individuālo treniņu. Kad vajadzētu? Es tieši šogad vajadzētu, kad ir vērts tomēr maksāt drusku vairāk vai ievērojami vairāk, kā nu kurā reizē, bet paņemt to individuālo treneru nekā kaut ko tur mēģināt varbūt pašai, vai man draudzene parādīs, vai varbūt tur vēl ir kāds, es droši vien neprasīšu man kāds, bet pieņemsim draudzene parādīs, vai draugs parādīs, kas bieži notiek, kad atnākam kopā pārī. Kad ir vērts ņemt individuālo treneru? Tiešām, ja jūs nekad neesat dzīvē saskārusies ar fiziskajām aktivitātēm, ja ir bijušas kādas traumas noteikti, jo iespējams jūs draugs vai draudzene ir kā zivs ūdenī un viņš pārzina vingrinājumu, teiksim, izpildes tehniku, bet, un arī tas var būt ļoti labs palīgs sākotnēji, bet ja ir bijušas kādas šīs te traumas, muguras traumas, locītavu, ceļi, pleci, tad arī būtu vēlams tieši treneris, jo treneris izvērtēs, kāds vingrinājums būs jums piemērotāks, lai pakāpeniski ķermeni adaptētu slodzei un pakāpeniski ievadītu šajā te spēka treniņu pasaulē. Tāpēc tiem nav jābūt tagad, tas nenozīmē, ka tagad 3 reizes nedēļā, 2, 3, 4 mēnešus jūs trenēsieties ar treneri. Protams, atkarīgs no cilvēka. Tas var būt 1 treniņš mēnesī vai 1 treniņš nedēļā. Treneris sapratīs, ko jūs varat, ko ne, pie kā ir jāpiestrādā, saliks sākotnēji tādu treniņu plānu un attiecīgi pēc tam jūs sarunāsiet tikšanos, teiksim, reizi mēnesī saucamiem tehniskajiem treniņiem, tīri iziet cauri kaut kādām neskaidrajiem jautājumiem vai sākot vingrot, radīsies šie jautājumi vai nebūsiet pārliecināti par šo te vingrinājumu izpildes tehniku. Tad... Okay, un viena lieta ir trenažieri, treneris, zāle, spēka treniņi, un otrs ir gan daudz sievietes, kuram tam nav laika, viņi saka, vingrošu mājās. Ko tu saki par vingrošanu mājās? Kur ir tas, ka tu tiešām efektīvi vingro mājās, un kur ir tas, ka cilvēks patiesībā vai neko jēdzīgu neizdara, vai varbūt pat nodara pāri? Kā to saprast? Mājas treniņi var būt ļoti fantastiski, tikai, ja tiem tieši tāpatās, kā treniņu zālē, tiem ir nepieciešama struktūra un tiem ir jābūt progresējošiem. Un liela daļa, teiksim, YouTube atrodam vingrinājumu. Jā, viņu pats, katrs šis te vingrinājumu komplekss pats par sevi ir labs, bet, ja mēs viņus šodien vingrojam tā, citreiz ņemam kādu citu treneri, viņi ir haotiski, viņiem nav struktūras, un līdz ar to nebūs progresa. Ja? Nevarētu teikt, ka
kad tas ir slikti, bet ja mēs vairāk koncentrējamies tiešām uz šo te muskuļu masas noturēšanu, palielināšanu, tad ir vajadzīga šī te struktūra, progresējoša slodze, lai šim muskulim būtu pietiekams izaicinājums, lai viņš attīstītos, lai viņš augtu un lai mēs kļūtu spēcīgāks. Es pareizi saprotu, ka tas, kā tu to iesaki darīt, ir, ka mēs, piemēram, sākot vingrot, sākot kaut ko darīt mājās, izvēlamies kādu konkrētu cilvēku, kādu treneri. Mēs darām pēc tā plāna, nevis šodien viens, rīt otrs un trešdien trešais. Jā, bet, tieši tā. Un arī meklēt to progresiju visā tajā. Pēc cik ilgu laiku būtu jābūt tai progresijai? Teiksim, katram tas būs individuāli. Un Pirmais, ja jūs sākat principā no tādas nulles vai atsākat pēc pārtraukuma, tās pirmās pārmaiņas būs tās, ko jūs sajutīsiet savā pašsajūtā. Ja? Uzlabosies, iespējams, miega kvalitāte, jums kļūs vairāk enerģijas, ja? Teiksim, mēs gaidām, lai pirmais ir tie svari mums rādītu mazāka cipara, bet tas diemžēl nenotiks tik ātri un nenotiek, tīpaši kļūstot mums vecākām, ja? Tas, ko es saku, koncentrējamies to, kā mēs jūtamies, kā mainās mūsu enerģija, kā mainās mūsu garstāvoklis, un tās ir paturam atmiņā šīs te sajūtas, kas mums rodas pēc treniņa, un tās būs tās, kas nākamajā reizē, ka jums uznāks kaut kāds slinkumiņš, šodien netrenēšos, bet disciplinēs un atceraties, kā jūs iepriekšējo reizi pēc treniņa jutāties, tad attiecīgi arī tā, lai ir tā lielākā motivācija. Bet iedomājamies, tagad sieviete aiziet uz veikalu un grib savu to mājas sporta pasākumu komplektu nopirkt. Kam tur obligāti ir jābūt? Es iedomājos paklājiņš, hantelis. Jā, es teiktu, ka pilnīgi sākumā pietiek ar paklājiņu, un es teiktu divu smagumu hantelēm, jā, teiksim, vieglākām hantelēm ķermeņa augšdaļai, rokām, pleciem. Tas tā, kādai būs 1 kilograms, bet man gan gribētos, lai tie būtu 2-3 kilogrami, jā. Viena hantele. Divas hanteles. Divas rokas. Tas ir 1,5 kilograms katrā, jā? Es teiktu 2 vai 3 kilogrami katrā rokā. Okay. Un tad 5 līdz 7 komplektu, jā? Pērkam komplektu. 2 kilogramu hanteli, 3 kilogramu hanteli ir daudz, Sandra. Tas ir baigi daudz sākumā. Jā. Tāpēc es saku, tas katram savs, jā, tādu vienu ieteikt, bet nebaidīties arī kādu laiku strādājot kaut vai ar šo te 1 kilogramu vai 1,5 kilogramu, tomēr pāriet uz smagākām, ko es ļoti labi novēroju. Uz vīra hantelēm. Jā, vai ideāli, ja vīrs vingro un vīram ir smagāks, tad jums jau ir opcija pamēģināt to smagāko svaru. Man ir uz nometnēm braukušas sievietes, kuras mājās vingro, un jā, viņām tur ir 1,5, maksimums 2 kilogramu hantelītes, teiksim, ķermeņa augšdaļai, un es treniņā viņām dodu uzreiz, teiksim, 4 vai 5 kilogramu, es tik daudz nevaru. Es saku, pamēģinu, man ir jāredz, ka tu nevari, es tev iedošu vieglākas. Un 99% viņas vara tām smagām hantelēm, viņas vienkārši baidās no tām smagajām hantelēm. Un tad tā otra lieta, atgriežoties pie mājas, šī te aprīkojuma, tad jā, šīs te smagākas hanteles ķermeņa lejasdaļai, tas ir kājām, dibenam, kas ir pietupieniem, izklupieniem, jā, un šāda veida vingrinājumiem mums kājas ir spēcīgāks, lielāks muskulis, līdz ar to mums vajag tur lielāku pretestību. Bet ja vispār nekad nav vingrots, tad, protams, sākotnēji pietiek arī ar savu ķermeņa svaru, jā, tā kā tas arī ir tāda lieliskā sākotnējā pretestība, lai uzsāktu, un tad arī pakāpeniski liekam šo te svaru, un jā, mēnesi 2-3 vingrojot ar šiem te 1,5-2 kilogramiem, nebaidamies pielikt klāt tur 3-4, jā, ir ideāli, ja mājās ir vīrs, kurš arī vingro, un kad ir iespēja, jā, paņemt šīs te smagākas hanteles, tad sporta klubā, protams, to ir vienkāršāk izdarīt, jo tur šis inventārs ir daudz plašāks un pieejamāks, tāpēc nebaidīties no svariem. Tā kā nekoncentrēties uz tā ciparu, ko rāda svari, bet vairāk koncentrēties uz tiem svariem, ar kuriem strādājat. Tas, ko es esmu redzējusi zālē, piemēram, bodybike nodarbībās, kad nāk sieviete, tad viņa uzliek sev tos atsvarus uz kājām, ja es pareizi to tā saucu, un tad viņa sāk mīties.
Tas nav bišķi pat traku. Un vispār, vai atsvariem arī nebūtu jābūt šajā komplektā, būt vai nebūt uz kājām, kad mēs sākam bildēt. Jo gana daudz Instagramā skaistās meitenes vingro ar šiem atsvariem uz kājām, un tā tur brīnišķīgs vingrojums dibenām un augšsilbiem, un kam tik vēl ne. Ko tu par to saki? Atsvari var būt, tāpatās kā pretestības gumijas, bet šie te atsvari un pretestības gumijas nebūs tas primārais inventārs, jā, jo muskulim mēs liksim augt ar daudz lielāku, ar daudz tādu progresīvu slodzi. Šie te atsvariņi, gumijas, tie var būt tie saucamie finisher vingrinājumi, ka mēs vairāk strādājam uz, nevis uz šo te muskuļu hipertrofiju, bet uz muskuļu izturību. Jā, tie būs 15 līdz 20 atkārtojumi šim te vingrinājumam, un tas būs vairāk, lai mums muskulis būs izturīgāks, un mēs viņu tā kā nobeidzam, ja, treniņu beigās. Viņi arī, jā, mājas, teiksim, inventāra klāstā atsvar un gumijas arī ir labi, bet jāsaprot to, ka tas neliks šāds inventārs vai vingrinājumu ar šo inventāru neliks muskuliem kļūt lielākam, apjomīgākam. Ja? Mēs viņu vairāk tādu spēku izturību ar to trenēsim. Tu esi teikusi, ka labāk ir ka viena reize ir vairāk nekā neviena reize. Taisnība ir. Optimāli parasti saka 3 reizes. Bet vai ar 3 reizēm mēs saprotam tiešām vingrojam ar hantelēm, vai te mēs varam sadalīt pastaigas, skrējiens, vingrošanu ar ideāli, ja mēs varam tiešām katru dienu atrast kaut vai šo te pusstundu kādai aktivitātei, ja? Teiksim, protams, labāk viena nekā neviena, bet lai mēs sasniegtu kādu rezultātu tieši, kas attiecas uz muskuļu masu, uz muskuļu masas noturēšanu vai audzēšanu, tad tie būtu 2-3 spēka treniņi nedēļā, un tad attiecīgi pārējās dienas tas var būt pastaigas, tas var būt kāds kardio treniņš, jā, un tā var būt joga, tas var būt pilates, bet tad, ja mums laiks ir ierobežots, tad vairāk koncentrēties uz šiem te spēka treniņiem, jā, un ja mums, teiksim, ir pusstunda dienā, tad labāk, ka tā ir tā pusstunda un tās 3-4 reizes, attiecīgi, ja mums varam atļauties vai ir laiks vingrot stundu, optimāli ir tā stunda, tad tās var būt 2 reizes, bet restīvi, jo īsāks tas treniņa laiks, jo biežākas tās reizes, jā, kaut vai tās 15 minūtes dienā, kaut vai tie ir uztaisam, viena diena man ir 15 minūtes, es uztaisu 3 piegājienus ar pietupieniem, 3 piegājienus ar izklupieniem, jā, un es jau esmu izkustējusies, jau esmu iedevusi šo te stimulu muskuļiem, jā, bet ir nozīme tam, vai es vingroju no rīta vai vakarā? Vai tas ir ļoti individuāli katram. Ja? Es personīgi visvairāk man ir enerģijas un es spēju arī motivēt sevi vingrot vairāk dienas pirmajā pusē. Es pat teiktu no rīta tikai 10-11 un es tiešām ar lielu abrīnu izturos pret sievietēm, kuras nāk pēc darba 7 vakarā uz zāli un regulāri un vingro. Es nevaru, ja es nestrādātu sporta klubā un nebūtu treneri. Es nezinu, kā es to realizētu. Ja es esmu no tām, kur varu vakarā, un es no rīta nevaru skriet, jo tad man nav enerģijas vispār. Jā, tas ir ļoti individuāli, bet svarīgi ir, lai, ja mēs trenējamies vakarā, šī te slodzes intensitāte, jā, jo liela intensitāte vakarā, viņa var ietekmēt mūsu miega kvalitāti, jā, it kā mēs esam noguruši, bet tas adrenalīns un tas kortizols vēl ir augšā, ķermenis ir tādā uzbudinājuma stāvoklī, ka mums ir grūti nomierināties un grūti aizmigt. Arī nesaties to, kad ir liels nogurums. Tāpēc vakara vingrotāji vakarā var vingrot, tikai šeit slodzes intensitātei jābūt tādai diezgan mierīgai. Noteikti nevajag taisīt hītu, sprintus un augstā intensitātē skriet vakarā, to gan es neieteiktu. Mēs abas esam liels skrējējs, man tā liekas. Tu esi liels skrējēji. Bija tieši tā, un kādā brīdī tu saprati, ka tu vairs nebūsi liels skrējēji. Pastāst, kas notika, un vispār par skriešanu, laikam, atkāpjoties. Daudz, cik nevar tā sākt skriet zināmā vecumā, tur locītavām un kas un ko, ka tas kaitē. Ko tu par to saki?
tiešām gūži izmežģīsies, ja tu sāks skriet 45 Gluži vecumā. neizmežģīs. Ne, protams, ir jāizvērtē tas savs veselības stāvoklis. Ja viss ir kārtībā, tad skriet var sākt jebkurā vecumā. Ja? Galvenais to ir sākt ar pārdomāti un, ja ir šī te vēlēšanās pamēģināt skriet vai iedot iespēju tam savam ķermenim, tomēr skriet, tad sākumā vairāk koncentrēties uz tādas skriešanas, iešanas intervāliem, kā piemēram 2 minūtes raitā solī mēs ejam un minūti 2 skrienam, un tad pakāpeniski palielinam to slodzes intensitāti un arī apjomu. Un tad lielākā kļūda ir, es tagad skriešu, un uzreiz mēs 5 kilometri, neskatāmies ne pulsu, ne pašsajūtu, asins garša mutē, esam noskrējuši savus pirmos 5 kilometrus bez jebkādas sagatavošanās, un es nevaru, man riebis skriet, un tas ir pilnīgi nepareizi, tāpēc sākt galvenais pakāpeniski, nepārspīlējot ne ar kaut kādām distancēm, es teiktu, sākam ar šo te skriešanu, iešanu, pievēršam uzmanību pulsam, sākam ar 20-30 minūtēm un tikai pakāpeniski šo te slodzi palielinam, jo daudzas sāk pārāk ātri, pārāk ilgi un nepievēršot vispār uzmanību pulsam, un tad mums deg viss šī sarkanajā Kā saprast, ka tas puls ir sarkanajos karogos iegājis? Ka tu nevari teikumu vairs pateikt? Kad ir jau šī minēta asins garša mutē, tas jau ir, ka mēs jau principā visu treniņu esam pavadījuši principā anaerobā vai tūmā maksimālajiem pulsam, bet tāda, ja mums nav pulsometri, tāda mērena intensitāte, ja mēs skrienot varam brīvi sarunāties, mums nav šī te aizduse, tad mēs skrienam tādā otrajā, iespējams, varbūt kāds 3. zonā, bet tas ir tā mērenā intensitāte. Bet, ja mums jau ir šī te aizdusa, tad tas ir pa intensīvu. Protams, nevajag arī baidīties no šī te augstā pulsa, arī teiksim, skriešana 3., 4., 5. zonā vai tuvu anaerobiem slieksnim arī pilda savu veidu uzdevumus, un lai mēs sasniegtu attiecīgos mērķus, bet noteikti tā nebūs pašā sākumā, kad mēs sākam, ja jums jau tur mērķis ir trenēties kādam konkrētām distancēm, un lai mēs trenētu ne tikai sirsniņu un izturību, bet arī šo te ātrumu, un tad mums ir jāpaskrien tajā augstajā pulsā. Bet tas noteikti nav pats iesākums, kad mēs sākam skriet. Bet pasaka, lūdzu, arī kāds pāris vārds par iesildīšanos, lai no tā, ka dāmas uzvelk kedus, iziet no mājas un kā aizlaiž tā vēšiņas. Protams, gan iesildīšanās, gan atsildīšanās ir tikpat svarīgas treniņa daļas, kā pati šī te Kāpēc atsildīšanās ir svarīga? Iesildīšanās? Atsildīšanās. Atsildīšanās. Ar atsildīšanos principā sāks mūsu atjaunošanās un nākamais treniņš, jo savukārt ir iesildīšanās, mēs jau iedodam ķermenim tādu signālu, ka mēs sagatavojam ķermeni slodzei, mēs samazinām traumu risku, ka mēs jau iesildām locītavas, iesildām saites, iesildām muskuļus, parasti iesildīšanās ir tāda dinamiskā stiepšanās vai tādi dinamiskie vingrinājumi, kur mēs iesildām visas locītavas, arī dinamiski pastiepjam, savukārt atsildoties, mēs jau veicam tādu vairāk statisku slodzi, kas atbrīvo šo te muskuli, kas ir slodzes laikā bijis pakļauts šim te slodzei vai ir bijis jau super tonizēts. Un tad, kad mēs tā labi izvingrojamies, tad mēs sākam domāt arī par to uzturu. Un sajūta ir tāda, ka sievietes mūsu vecumā pārsvarā no olbaltumvielām vien pārtiek. Ja? Kā ir ar olbaltumvielām? Es zinu, ka tev ir gan daudz ko par to teikt, un skaidrs, ka tās ir vajadzīgas, un otrs puses kā neiebraukt tajā grāvī, ka mums ir olbaltumvielas, un šķiedrvielas aizmirsām, vispārējo aizmirsām. Tā man pieredze rāda, ka ja mēs par tām olbaltumvielām runājam arvien vairāk un tiek uzsvērts tās olbaltumvielas, tik un tā sievietes stipri par maz uzņem tās olbaltumvielas. Ja? Mēs nevis ēdam par daudz, bet mēs par maz ēdām olbaltumvielas. Ja? Vai arī ir šīs tā pretreakcija, ja? Kad par daudz apēdīšu. Bet, godīgi sakot, es nezinu nevienu, kur tiešām par daudz viņas apēstu, jo mums liekas, ka daudz, ja mēs pasam apmēram tie 100 grami dienā, tas liekas it kā liels cipars, bet patiesībā, ja mēs sadalām uz ēdienreizēm, tie ir
25-35 gramu katrā maltītē plus viena uzkoda, tas nav daudz, jā. Tā kā, ja jūs paskaitītu, tad visdrīzāk, kad nebūtu nemaz to olbaltumvielu pa daudz, visdrīzāk, ka viņas būtu pa maz. Savukārt runājot par šķiedrvielām un vispārējo, protams, olbaltumvielas ir svarīgas. Šī te maltīte, es teiktu, ir jābūvē ap olbaltumvielām, bet neaizmirstot saliktos ogļhidrātus, kas satur šķiedrvielas, un arī veselīgos taukus, ja, kas ir mums ar sievietēm jebkurā vecumā nepieciešami. Ja, tieši, ka tie atbalsta mūsu hormonālo veselību, un jā, nekoncentrējamies tikai uz olbaltumvielām, bet pamat maltīti mēs būvējam ap olbaltumvielām, jo olbaltumvielas dod gan mums sāta sajūtu, gan atjauno mūsu muskuļus, gan stabilizē glikozes līmeni asinīs, un pat es esmu novērojis arī to, kad es sievietes, kas pie manis trenējas vai piedalās kādos šajos te projektos manos, kad sakārtojot šo te olbaltumvielu daudzumu uzturā, mazinās šī te kāra pēc saldumiem, jā, jo ir šī te sāta sajūta, un bieži vien saprot, jā, ka tā roka pēc tā cepuma vai pēc tas konfektes stiepjas pēc pusdienām, nevis tāpēc, ka gribas, bet tāpēc, ka tas ir tāds ieradums apēst kaut ko saldu. Un, jā, pavērot šo, kā mainās tās sāta sajūta un tā vēlme pēc šiem te saldumiem. Bet tev pavisam nesen bija viens baigi labais reels, kur tu stāstīji Instagramā par to, ka dažkārt tas proteīns uz produktu ir uzdrukāts vienkārši kā mārketinga triks, un tu paņem to otru līdzvērtīgu produktu, tavā gadījumā tas bija rikots siers, un tur tieši tikpat daudz ir tas olbaltumvielas, kā tajā, uz kura ir rakstīts proteīns. Par šo man tev ir jautājums, kad saprast, ka tas ir mārketinga triks un cik tomēr pasakot līdzi vai paņemt un salīdzināt. Jā. Nē, vienkārši skatāmies sastāvu. Ja bieži vien ir rakstīts šis te proteīns līdzīgi, kā ir bijis laika, kad 0% tauki, ir kā mārketinga uzraksts lieliem burtiem, tagad ir proteīns, iet savu uzvaras gājienu uztura jomā, un mēs liekam šo te lieliem burtiem daudz proteīna, high in proteīna, bet patiesībā divi vienādi produkti, biespiens, pastamies uz etiķetes saturu, pirmkārt kopējo saturu, taukus, cukuru, šīs te olbaltumvielas, un ja mēs redzam divi biespieni vai mājas sieri, uz vienu ir rakstīts daudz proteīna, pastamies 18 grami olbaltumvielu, uz biespieni 18 grami olbaltumvielu, uz biespieni ir 4 grami tauki, uz high in proteīna ir 3, tad vienīgā atšķirība ir pa 1 gramu mazāk tauki, bet šis te, kur nebūs uzraksts proteīns, būs pat 20 vai pat 30% lētāks produkts, kā arī bieži vien šie te daudz proteīna, kaut kādi jogurti, daudz proteīna, bet tai pašā laikā tur ir 20-30 gramu cukura. Tas ir tas, ko es gribēju jautāt, un ļoti daudz arī šie batoniņi un visādas lietas, mēs redzam, kad, skatāmies sastāvu, daudz cukura, olbaltumvielas it kā ir, mans ieteikums būtu izvērtēt, vai šis te produkts, tiksim, vienā porcijā, lai būtu vismaz 15 līdz 20 gramu šīs te olbaltumvielas. Tad mēs to varam tā kā uzskatīt par labu olbaltumvielu avotu. Tāpat arī, teiksim, siers, sierā ir ļoti daudz olbaltumvielu. Un tauku arī diezgan daudz. Jā, bet tā kā, teiksim, ir 30 gramu olbaltumviela, bet daudz vairāk ir šo te tauku, un tad šis produkts vairāk būs tauku avots, nevis olbaltumvielu avots, jo galvenais lielākās kaloriju daudzums nāks tieši no šiem te taukiem, nevis olbaltumvielām. Līdzīgi ir arī ar citiem produktiem. Arī riekstos ir daudz olbaltumvielas, bet vēl vairāk tauki. Rieksti ir veselīgi, rieksti mums ir vajadzīgi, bet mēs riekstus, lai mēs apēstu tik daudz riekstus, lai mēs no tiem iegūtu šos te 30 gramus olbaltumvielu, tie būs aptuveni 100 grami, kas ir jau virs 600 kalorijām. Tā ir tāda pilnvērtīga ēdienreize. Tāpēc sastāvs ir tas, kas nosaka to, vai tiešām šis ir labs proteīna avots, vai tomēr ne. Bet citreiz arī ir tas, kas sievietes skatās un domā, es ņemšu tur, kur ir mazāk tauku. Tad paņem krējumu, kur ir supermaz tauku, vai tur ir jogurts, kurā ir supermaz tauku un vispārēji piena produkti.
Kāpēc tev var iebraukt otrā grāvī? Kāpēc mums tomēr drusku varbūt vajag arī paskatīties uz to traknāko biezpienu? Jā, un, teiksim, es noteikti neizvēlētos, teiksim, piena produktus, kur ir mazāks tauku saturs, jā, labi, teiksim, sieru, jā, varbūt ņemtu, teiksim, lieso sieru, bet vairāk skatītos uz liesāku gaļu, lai nav, jo tur tiešām būs vairāk šo te piesātināto tauku, jo, protams, primāri mēs koncentrējamies uzturā uz šiem te nepiesātinātajiem taukiem, kas ir laba olīveļa, rieksti, sēklas, avokādo, olas, bet mērenā daudzumā mēs drīkstam apēst arī šos te piesātinātos taukus, jo, kā jau minēja, tauki ir tas, kur veidojas, sintezējas mūsu hormoni, jā, un mums jau šajā vecuma posmā tā jau ar viņiem ir diezgan čābīgi tur viss, tāpēc noteikti tauki ir vajadzīgi, un mērenā daudzumā arī šie te piesātinātie tauki ir akceptējami. Tas, ko pilnībā vajadzētu izslēgt, ir šie te transtauki, kas ir rafinētās eļļas, ja, kas ir visbiežāk kādos konditorijas izstrādājumos, un ja mēs redzam sastāvā, ka tur ir šie te rafinētie tauki, vai kā viņi saucās, hidrolizēti tauki, jā, vai kaut kā tam līdzīgi bija tas nosaukums, jo visādi jau maskē, tāpat kā cukuru maskē zem visādiem sīrupiem un dekstrozēm un maltrozēm, jā, ka tas pats sīrups ir, tas pats cukurs ir, tad tādus produktus gan mēs izslēdzam. Viena lieta, par ko es tev noteikti gribu pavaicāt, ir kreatīns. Līdzīgi, man liekas, pirms 2 gadiem mēs par kreatīnu reti, kurš bija dzirdējis. Tagad visiem, kas cik vienkārši mājās, ir kreatīns. Un atšķirās tomēr vīriešiem kreatīns, kā viņa organisms to uztver un ko tas izdara sievietēm. Pirmkārt, vai mums vajag kreatīnu? Kā to vajag? Cik daudz? Kādas var būt blaknes? Ar ko mums jārēķinās? Neatšķirās. Vīriešiem un sievietēm pilnīgi identisku darbību dara kreatīns. Vienkārši ilgus gadus kreatīns ticis uzskatīts par tādu sporta uzturu bagātinātāju. Bet tagad mēs visi esam sportisti. Jā, tagad mēs visi esam, bet manuprāt, šeit pie vainas ir tas, ka kreatīns ir viens no pētītākajiem uzturu bagātinātājiem, tad viņš ir viens no drošākajiem uzturu bagātinātājiem. Un tas, ka tie pēdējie pētījumi ir tieši par sievietēm, arī par cik mums ir šie te perimenopauzes, menopauzes tēma, kļūst arvien aktuālāka, un arī runas par sieviešu spēka treniņiem un šo te muskuļu masu, kā arī pēdējie pētījumi ir arī vairāk par šo te ne tikai kā sporta uzturu bagātinātāju, bet arī par to, ka kreatīns ietekmē mūsu smadzeņu darbību, mūsu kognitīvās spējas, un tiek minēts, kā arī Alzheimera un demences riska mazināšanas uzturu bagātinātājs. Sievietēm viņš strādā tieši tāpat kā vīriešiem, tas spēj palielināt gan mūsu izturību, gan spēku, gan enerģijas līmeni, gan atjaunošanos. Tas vienīgais, teiksim, tāds mīnus, no kā sievietes baidās, kad visbiežāk, sākot lietot kreatīnu, mums palielinās svars. Bet tas nenozīmē, ka mums pieaug tauku masa vai šī te tūskainība palielinās, bet kreatīns tieši muskuļos aiztur šķidrumu. Jā, tā nav tūska, ko mēs redzam pamostoties no rīta, vai tūska, kas rodas, tur ēdot sāļu ēdienu vai kādu hronisku iekaistumu ceļā, bet tas muskulis paliek tāds pilnīgāks, viņš paliek tā kā spēcīgāks arī no tā, ka tas ūdens ir tajā muskulī. Tā ir tāda vienīgā izteiktā blakne, ja, un ka man prasa, vai man vajag kreatīnu, zinot, ka tai sievietē ir problēmas pieņemt tos ciparus svariem, ka viņa par katriem 100 gramiem, kas palielinās streso, tad es saku, nē, tev nevajag, jo es zinu, ka tas tev uzdzīs vēl lielāku stresu, bet ja tu vari, tā kā saka, cool down un pieņem to, ka
tie nav nekādi liekie kilogrami, ka tas vienkārši ir šis te ūdens tavos muskuļos, jā, un pakāpeniski šis te kreatīnam ir uzkrājošs efekts, jā, viņš nav tā, ka 3 mēnešus dzeram, 3 mēnešus nedzeram, ja tu viņu dzer, viņš principā jādzer visu laiku, ja tev šie spēka treniņi ir tavā ikdienā, tad viņu dzerot arī ķermenis adaptējās, un šis te svars un tā ūdens aiztur arī adaptējās ķermenim, ja, un tu vairs neizjūt to. Ja sākumā liekas, ka tu esi tāda tā kā uzpampus, tad tas viss pāriet. Un, vai tas pāries, tas uzpampums, tā sajūta, viņi nebūs tā kā forever? Viņi nav. Tā kā es ieteiktu tomēr... Cik daudz? Tā ieteicamā deva ir 3 līdz 5 grami dienā. Tā ir tā kā viena ēdama, kur tiek rotīta. Parasti tas kreatīns ir vai nu kapsulās, vai nu pulverīs, pat ieteikt pulverī, jo tur tās kapsulas, tad ir kādas 7-8 kapsulas jāiedzer, viņas tāds diezgan palielas, tad tas ir tāds pulverītim ir klāt kausiņš. Es sajaucu no rīta savu kolagēnu, savu kreatīnu, izdzeru un visu vienā reizē tur netais tas, šis kokteils, jā. Jā, tā kā visu kopā. Es saprotu, ko tu iesaki treniņu laikā dzert minerālu ūdens, parasts ūdens vai kaut kāds elektrolītu ūdens? Kas ir tāda izteiktā svīšana, ja ļoti, ļoti svīstam, un tīpaši vasarā noteikti likt klāt elektrolītus, un mēs izsvīstam viņus, bet tā, jā, tīrs ūdens, kuru varam papildināt ar elektrolītiem. Par saldinātājiem, vai tev ir kaut kas sakāms par to, ka mēs uzturā papildus liekam pie ūdens klāt kaut kādus saldinātājus? Saldinātāji te ir, ko tu domā, mākslīgos saldinātājus? Jā. Zin kā tā, speciāli pie ūdens, jā, ja teiksim, es teiktu, ja gribas kādreiz izdzert kolu, nu, izdzert to kolu, kas ir zero kola, kurā ir šis te mākslīgais saldinātājs, ja? Jo, nu, patiesībā jau diezgan daudziem arī tādiem diētiskajiem produktiem, vai tam pašām visādiem olbaltumvielu pudiņiem un kremiem arī ir šis te mākslīgais saldinātājs. Šeit arī tās teorijas un tie pētījumi diezgan pretrunīgi. Viens saka, ka viņi ir slikti, cits saka, ka, nu, tā kā mērenā daudzumā vai, teiksim, es saku, tā viena kola tur reiz mēnesī vai reiz pat nedēļā viņi neko ļaunu tev nedarīs, bet, protams, maksimāli izvēlēties dabīgos saldinātājus, kas ir, teiksim, sukruloze vai eritrols un izvairīties no šausmīgs sarežģīts nosaukums, es viņu tagad nepateikšu, bet tie, kas ir tie, kas ir kolās. Kā tev pašai iet ar bulciņām? Tu esi bulciņu cilvēks, tev patīk bulciņas? Man garšo bulciņas, un es parētām atļaujos ēst bulciņas, bet ja es regulāri ēstu bulciņas, es pati būtu kā bulciņa. Bet te mēs nonākam pie tā, ka kaut ko šad tad drusciņi drīkst, un viss cilvēcīgais nav svešs. Protams, ka drīkst, un arī tā, es pieturos pie tāda principa 80-20, jā, tad manas pamatmaltītes ir pārdomātas, sabalansētas ar pietiekami daudzumu olbaltumvielu, šiem te saliktiem ogļhidrātiem, taukiem, un tad tos 20% es varu atļauties. Es negribu teikt pagrēkot, jo es neuzskatu, ka ēdiens ir grēks, ēdiens ir bauda, un mums ir jābauda ēdiens, tad tad var apēst to pašu bulciņu, ka man ļoti gribās to kanēļu bulciņu, tad es viņu tiešām ar baudu bez pārmetumiem apēdu, vai ir svētki, ir dzimšanas dienas, vai ir jaunais gads Ziemassvētki. Nu, es baudu svētkus, es ēdu to, ko varbūt es ikdienā neēdu, un to arī iesaku jebkurai sievietei. Nu, tā kā, ja jums ir kaut kāds tas guilty pleasure, jā, vai tā ir bulciņa, vai tā ir šokolāde, vai kūkas gabals, tad tiešām ar baudu izbaudīt, nekā sevi ierobežot, neļaut sev un turēties pretī un līdz kaut kādā stresainākā vai emocionālā brīdī, jā, mēs paņemam un, teiksim, noraujamies, un, ja lai apēstu tur vienu šokolādes gabaliņu, mēs apēdām šokolādes tāfelīt vienu otru, un pēc tam sevi vainojam un sodam, un tad nedēļu nēdam, dzīvojam uz ūdens vai uz rīsiem, un tagad man ir jāiet skriet katru dienu, jo es apēdu šokolādi. Nē, apēdam, izbaudam, un arī gadās šīs te noraušanās. Nesodam sevi, vienkārši atgriežamies pie ierastā režīma, gan treniņos, gan uzturā, un bez šīm te pārmērīgām un sevis sodīšanām. Mans pēdējais jautājums tev varētu būt, vai
vecumā ap 45 joprojām var uzturnēt foršu, stingru, dibēnu, tādas divas saldēm bumbiņas tādi. Nu, ka sievietēm jau gribās. Var. Kā es teicu, struktūra, pārdomāti treniņi un progresīva slodze, un es savā ikdienā redzu ļoti lieliskus piemērus un pierādījumu tam, kad var uztrenēt. Var uztrenēt, un es gribu teikt, kad lūdzu beidzam koncentrēties uz to, lai mēs izskatītos mazākas, bet fokusējamies uz to, lai mēs esam spēcīgākas, enerģiskākas, lai mums ir šī te dzīves kvalitāte, vairāk uz savu šo te dzīves kvalitāti nākamos 20, 30 un pat 40 gadus. Jā, un, jā. Zanda Zariņa Rešetina, man šodienas saruna partneris saka, Zanda, tev lielu paldies, ejam trenēt dibens un pa laikam uzēst kādu kareļpulciņu. Sirsnīgs paldies tev. Paldies. Paldies. Raidījumu ciklu Sieviete pārmaiņu laikā izaicinājumu un iespējas finansiāli atbalsta Mediju atbalsta fonds. Par sievieti pārmaiņu laikā izaicinājumu un iespējas saturu atbild žurnāls Santa. Vairāk aizraujošu raidījumu par aktuālām tēmām klausies santa.lv un lasi žurnālā Ieva.